Pēc vakardienas tiešraides, kurā lielākā daļa dalībnieku neatbalstīja Annas kampaņu Kristapa atgriešanai šovā, meitene ir mainījusies līdz nepazīšanai. Šīs dienas pārunās viņa paziņoja, ka Kristapa tēma vairs nav aktuāla. Šis temats ir neaktuāls vairāk, mana izpratnē. Šo tematu nevajag pacelt vairāk, tāpēc, ka droši vien, ja viņš gribas, viņš kaut ko var izdarīt, lai atnāktu. Vai ciemos. Vakar bija tik tālu, ka iesaistījās pat mazrunīgais Ivars. Tu jau esi Mežavana. Jau aizgāja, jau vēl. Būs ļoti labi. Es nezinu. Zini, es esmu tāds cilvēks. Tu vienkārši varbūt mani labi nepazīstat. Es? Nu jā, cik mēs te dzīvojam? 3 nedēļas. Nu, nepazīstu, jā. Es tādas lietas ļoti viegli uztveru. Bet nu par mīlestību gan ne. Es balsotu. Tā kā lielākais vairākums balsotu. Tev teiks, ka es balsotu par sevi, nu? Lai man izdarīt. Man kāds grib kaut kā, es nezinu, ko darīt. Kaut kāda putra mana galva. Bet tev... Labāk domā par savu dziesmu. Es domāju par savu dziesmu. Es dēju pat izdomāju šodien. Ļoti labi, tad ir viss kārtībā. Nu jā, es pat vārdus šodien iemācījos. Tā es un darīšu, jo tomēr šai pasaulē tā ir kā dabīga atlase. Es domāju par svētdienas koncertu, protams, un es jūtos tagad tiešām, es jūtos labi. Es jūtos slikti, kad es nezinu, ko darīt. Man nepatīk tas stāvoklis, kad es nezinu, ko man darīt. Man patīk pārliecība. Tagad es esmu ļoti pārliecināta par sevi, un tas man ļoti patīk. Es esmu ļoti pārliecināta, ka es to varu izdarīt. Es gatavoju svētdienas koncertam. Šodien Anna un Kristaps ir off, vairāk nav, un tas ir super. Rītīgi var. Nu, tas uzreiz sapratu, tas visu laiku nenormāli nogurdināja, kā jau mēs vakar tiešraidē par to runājām. Un ir labi, ka tas ir beidzies. Kaut kas ar mani notika, kas man pašai nepatika. Tiešām es pārdomāju savu uzvedību. Es gribu pateikt paldies skatītājiem, ka tomēr viņi mani atbalstīja un visiem pārējiem kolēģiem, tāpēc, ka viņi lika man pamosties no tā traka sapņa. Es šodien, ka esmu no jauna piedzimusi, un es visus tos spēkus, kuri man bija, visus šos spēkus es varu likt, lai pilnveidot sevi, lai taisīt kaut ko interesantu, lai parādīt kaut ko jaunu cilvēkiem un arī vienkārši veltīt to laiku sev. I saw his face, now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Jā, un te tev var iet, I'm a believer, I couldn't leave him if I tried. Aizveram šo grāmatu un atstājam uz plauktiņa.